Labvakar, Latvija. Labvakar, labrīt. Sveiciens visiem podkāstu svārstības klausītājiem. Pie mums šodien Čiekurkalnā ir Ants Eikene. Es baigi ilgi domāju, kā tev pieteikt, jo mēs esam pazīstams, bet mums tā draudzība sākās diezgan jokaini. Nu, īstenībā mūsu vīrs sapazinās caur sēnēm. Jā. Bet kā tu pati saki? Vai kā tu čau Ance un kā tu sevi iepazīsti? Es domāju, kas es esmu. Es nezinu, saprotu, ka es esmu mājasājumnieks. Reāli. Es esmu, bet, kas izklausās plašāk, ir ģimenes pavārda turētāji. Jo es esmu māma, es esmu sieva, es reāli prasu tā kā 80% no laika, bet es esmu kaut kur daudziem cilvēkiem, varbūt esmu māksliniece, bet tā kā šobrīd man šeit esmu skaisti dzīvot māksliniece. Tas man liekas, jo tā ir māksla. Bet, dažiem cilvēkiem es esmu Are you the mushroom lady? Mums ir vīru, Raivi, ir ģimenes uzņēmums Norispora, kur mēs tā kā ļaujam cilvēkiem audzēt sēnes mājās. Tad mēs esam sēņu cilvēki. Kaut kā tā. Grūti ielikt vienā vārdā, vai ne? Un kā jau mēs tikko aizskatā minējām, jūs ar Leldu esat pazīstams, mēs iepazīstamies šodien. Tas ir pirmais randiņš. Jā, tagad publiskāks tāds, bet tā nu sanāk. Un viens vārds, kā sevi raksturot, man liekas, tas ir mums tā visām problemātiski diezgan tā. Un kāpēc arī to vajadzētu vispār darīt? Un tāpēc arī mēs saucam tādus viesus, lai parādītu, ka var visādi. Var arī tā. Fun fact. Bet kā tu jūties šobrīd kopumā savā dzīvē? Jo mūsu podkāsts sauc svārstības un gribās saprast, kāds tad ir tavs tas šobrīd, kurās svārstību virsienā tu esi augšā, lejā vai uz visām pusēm, visādi, jebkādi, kā tu spēj to raksturot. Šeit es dzīvoju tādā patīkamā, kontrolētā haosā, ko es esmu jau, un tad tu tā kā iemācies vienkārši pa viņu sērfot, un vienkārši tu jau, tas ir mierā ar to, ka viss ir tādā visu laiku mainīgi. Kaut vai nonāk šeit, tas prasa 10 reizes kaut kādas schēmas, kā es sabīdīt laikus un tā. Bet dzīves jūtos ļoti labi. Mums ir ļoti izteikti tas, kad ir labie periodi, sliktie periodi. Mums nav tāds beigais pa vidu. Ir ļoti labi, un tad ir tā kā ļoti slikti. Kas notiek sliktajos periodos? Augšana, kaut kādā ziņā. Mums vajag... Viņi arī ir rītīgi svarīgi, un mēs esam domājuši par to, vai kā būt, mums tā viss tā monotona. Jo ir grūti, bet tāpat laikā, tad, kad tu zini, kad ir tās augšas un lejas, tad, kad tu slējā, tu zini, ka tu atkal būsi augšā, un tu jau pierodi, un tu jau zini, tagad ir kaut kāds, sazinālā depresija, tā kā, bet, būs arī pavasaris, un tad arī, piemēram, attiecībās ir kaut kādi brīži, kad tu vienkārši tā kā, saslēdzās viens pēc otru, tur negulēts nāk, tas, un tad tā kā viens strīds, tad neatopies, tad otrs. Bet, bet kaut kad atkal būs tāds brīdis, kad ir tāds klausies, man par tevi ir romantisks jūtas. Tā kā tad sērfēšana, bet... Tu uzreiz atbildēji ar vārdu mēs. Es jau pamanīju. Ko tu domā ar mēs? Jūs ģimene, jūs visi, tā jau arī ir. Jo tā ir. Tā, darat kopā daudz tas ir, sanāk, ka mēs tādā ziņā dzīvojam netradicionālu dzīvi. Mēs esam mājās visi kopā. Mums ir meitiņa, gandrīz 3 gadi. Un dzīvojam laukos, un tad sanāk, mēs ar vīru esam kolēģi, vecāki, dzīvokļu mājas biedri. Tad tā sanāk, ka daudz, ka mēs ejam cauri kopā, mēs arī, es teiktu, arī tā iekšējā izaugsme ir tāda cieši saistīta. Tas, ka mēs esam rīktīgi, tā kā viens otram tādi skolotāji, un es kaut kad nesen to teicu, kad, kā lai pasaka, kad dažreiz tev var otrs cilvēks teikt, tu esi tāds un šitāds, un viņam nav taisnība. Viņš vienkārši tā nesaprot.
Bet mūsu gadījumā mēs parasti sakam to, kā ir, un to bieži vienkārši grūti atzīt, un ir tā vai nu var pieņemt, un tā kā, ok, man ar šo jāstrādā, vai arī tu var pretoties, bet eventually ar to ir jāstrādā. Un, tad ļoti sauguši. Jā, nu varbūt arī tas nav labi. Nu, jā, vien tāda svārstība, piemēram, nu, meitiņa tagad saka, man gribas bērnu dārstu. Viņa šodien teica, ka viņai te ir garlaicīgi. Viņai ir optimisms arī, jo mēs šobrīd arī, mums ir ļoti saspringts periods, mēs būvējam jaunu ražotni, saku mēs, bet patiesībā, nu, tas visu dara mans vīrs. Un tad, ko tas man nozīmē, ir, ka tad man jābūt full-time mammai. Nu, nevis tā, ka tev vīrs atnāk 5 mājās, jā, un tad tu vari sadalīt kaut kā, bet kad vienkārši no rīta līdz vakaram tagad rēvim ir jābūvē, tad ko tas man nozīmē? Un tad es saprotu, nu jā, bet ja mums būtu šī palīdzība, tad es varētu to var ko darīt. Un tad es teiktu, mūsu mīļākā dzīves svārstība ir, kā uz lietām ir paskatīties. Jo es... Vakar, vai kad mums bija saruna, saku, jā, saproti, ja mēs nelaižam no bērnu dārzā, tad vienkārši visu vasaru man es nevarēšu neko darīt sev, nu tā kā visu, nu tā kā drausmas, un tad otrs variants ir, bet es varu visu vasaru būt kopā ar savu mazo meitiņu, kura būs tik maza, tikai tik, nu tā kā īsa brīdi. Jā. Nu, šī ir liela svārstība, jā. Bet jūs cik ilgi jau dzīvojat laukos? Sanāk, tagad būs rudenī 2 pilni gadi. Bet tā mēs jau kādus 4-5 gadus mēs tā kā pa vasarām dzīvojāmies. Un tad arvien vairāk, jā, parasti bija tā, ka rudenī, tiklīdz kā ir augsts, mēs mūkam prom, tā māja vispār, nu, tā kā nav paredzēta, nebija paredzēta dzīvošana ziemā. Bet tad tu tā kā dzīvojies tajā svaigajā gaisā un tajā mierā, klusumā, un tu pēkšņi atbrauc uz Rīgas centra Tērba cielas dzīvokli, kur blakus vēl ir pretī iela ir ezītes un brūģis, un ugunsdzēsēdāja un tu vienkārši tas kastas pat roksni, un tas, kad kāpēc visi pūš cigarešu dūmus sejā? Nu, tā kā, tu vienkārši tās lietas, kuras iepriekš tu esi pieredzis, un 27 gadus, tā šķiet. Es nodzīvoju pilnībā tikai Rīgā, un tad tā kā, tu vairs tā kā nevar, un mēs meklējām lielāku dzīvokli Rīgā, un tad bija tāds, hei, bet viss bija riktīgi depresīvi, un tad mēs izdomājām vasaras beigās pārvākties uz nenosiltinātu vasaras māju. Nu, jūs bija meitiņa maza tajā Mums bija to brīdi viengadīga meitiņa, jā. Un kāda bija tā pirmā ziema? Ļoti svētīga tādā ziņā, ka tā bija tā siltā. Tā bija tā nenormāla siltā ziema, kas no vienas puses, es varu teikt, viņa arī bija nenormāli smaga. Jo šī augstā ziema bija fantastiska ar savu sniegu un sauli. Un tā viņa bija tā kā normāla ziema. Jā. Bet tajā siltajā ziemā no vienas puses tas bija svētīgi, ka tas ļāva mums tur izdzīvot, jo mēs bijām gatavi. Mēs to brīdi izrakām jaunu aklu, lai mums būtu ūdens, un varēja nosiltināt pusi no mājas. Nu, tā kā pēdējās rudens dienās tīri, lai ir kur gulēt siltumā. Tas bija viss, man šķiet, nekas mums nemalka, nebija sagādāt nekas. Un tā jūs esat diezgan tādiem nekomfortabliem apstākļiem uzreiz pārācāties. Nevis tur, mēs tagad visu sakārtosim. Jo es biju domājusi, ka mēs dzīvosim kaut kā tajā vietā, tā nenormāli mīļa vieta, bet pēc kādiem 10 gadiem. Nu, tā kā, un tad šis bija, tas vienkārši tas, cik bieži, tu tā kā domāji, šitā nekādā gadījumā. Un tad notiek tas, ko tu negaidīji, un tas ir labākais, kas varēja notikt, jo tagad es katru rītu, man vienkārši ir nenormāla pateicība, ka es esmu tur, un viņš izēja ārā, tur ir tas skats, un tas miers, un tās vārdas, un tas klusums, jā. Tā pirmā ziema, bet jā, viņa bija traka, jo es varu teikt to, ka tā kā, kad tu no Rīgas pārvācies tiem laukiem, tu gribi vai negribi, tas tā būs vienkārši radikāls iekšējās pārmaiņas. Tas ir, tā kā nekas cits jau baigi nemainās, bet tā vīda nenormāli iedod. Gadot tas, ka tev vienkārši tā nervu sistēma beidzot nones tādā mierā. Un pat tad, ja tu
pat ja tev ir tas stress kaut kāds tavā dzīvē, tev apkārt ir tas miers, un tur neko nevar izdarīt. Viņš vienkārši tev ienāk. Tev kaut kas no Rīgas pietrūkst? Jā, kas man... Kaut kas pietrūka. Nē, man noteikti, es teiktu, tāda vasaras vai pavasara ir agrs rīts, saulīte, tā ir pat ērba ciela, tāds kaut kur ej, tā kā kaut kādu rītu, tur ir kafēnīcā vai ziemā, es teiktu, īstenībā, mēs atbraucām kaut kādu Ziemassvētku tāmas, kaut ko tādu vajadzēja, un tā dzīvība bija forša, salīdzinoši ar to, jo tur laukos, tad tu esi tajā tumsā klusmē, tu ej cauri saviem dziļākiem kaut kādām ādas pusēm, un tas tāds darbs. Rīgā tu vari tā, tur tas čuk, viss. Tu vari bišķi aizbēgt no sevis vairāk, vai ne? Var daudz vairāk aizbēgt no sevis, jo laukos ir tā, ka tu 4 vakarā, ir melna tumsa, Ko darīt? Ko? Tad ieši sevi. Jā. Kā jūs pavadījāt tos tumšos vakarus? Vai laukos ir Netflix un chill? Jā, mēs skatījāmies daudz filmas, un pirmajā ziemā mēs nebijām tam gatavi, ka ir sevi jāizklātā kaut kādā ziņā. Un mums bija milzīgi, mums bija ļoti dziļa krīze. Tas bija toreiz, bet tas bija tā pilnīgi nomiet, tas pirmo reizi izskanēja, ka tā kā Raivis teica, mums tikai domāju, varētu šķirties, bet viņš tā, varbūt nodzīvojam līdz pavasarim. Un viņš atnāca pavasaris, un viss mums bija brīnišķīgi atkal, un tagad atkal ir tā sajūta. Šoreiz mums tā ziema, viņa bija, tā kā mēs atkal gājām cauri procesiem, bet tas jau bija ar tādu baudu, jo tu zini to, ka tas ir tas īsais brīdis gadā, ka tu vari iet sevi iekšā ar kaut ko tikt tā kā galā un, tā kā procesēties. Un tad atkal atnāk pavasaris, tagad atpūšamies, un tad nāks atkal nākamā ziema, un tagad atkal, kaut kam tā kā... Kāds cikliskums tajā ir. Jā, un tas cikliskums ir rīktīgi, viņš ir fantastisks, tad, kad tu viņu saproti. Bet tas pilnībā iztrūkst, tā kā Rīgā dzīvojot. Jā, tur ir cits ritms un cits cikliskums. Man patīk, ka tu saki tā kā surfot to. Jo tas ir par to, ka tu to pieņem. Jā. Nevis, ka tu tur vajag viņam spirinies pretī un kaut ko trako. Kas ir kaut kādas lietas, kas tev palīdz tajos brīžos, kad ir draņķīgi? Es teiktu, pirmām kārtām man šeit vienmēr ir jāsāk ar savu ķermeni kaut kādā ziņā, jo bieži vien, kad ir draņķīgi, vienkārši, tu neesi apstājies nevienā brīdī, tev ir vienkārši, tu neesi bijis pastaigāties, jo ir visu laiku jāizdara kaut kādu datoru darbu un tas. Un tad vienkārši sākt ar tām, pirmā palīdzība ir paēst, pagulēt, tas viss. Un vienkārši bieži tā ir, ka tad, kad ir arī grūti, stresanti, tās lietas, kas pirmās nobrūk, un tās, kuras tā kā, tas ir vienkārši tas, ka tu vari visu kaut ko, tu jau vari tur meditēt, visu kaut ko, bet tu neesi pagulējis, paēdis, un tas, neko. Pamatvajadzība. Tomēr, tāpēc tā arī viņas sauc par pamatvajadzību. Jā, un patīk tas tā mēm par to ugunsgrēku un tā glāza ūdens, vai kaut kas līdzīgs. Un tad otrs ir, es teiktu, ka man ir jau ļoti stipri izveidojusies tā sajūta, kad šitam tiksim cauri. Tā kā, ka tas ir vienkārši, ka tie ir tādi periodi. Un man nesen izlasīju tādu teikumu, kas man ļoti kaut kā patīk, kad sēkla izmanto gan tumsu, gan gaismu. Ka viņi tā kā nebaidās ne no tumsas, ne no gaismas, bet izmanto abas, lai augtu. Ļoti labs salīdzinājums ar cilvēku dzīvi. Jā, es vēl gribēju atgriezties pie tā. Mēs, skaidrs, jums ir daudz lietas, kur jūs ar Aivi esat kopā, un tas ir, arī jūsu izvēle. Kur tu esi tu? Jā, es teikšu, godīgi, ka es nesen tikai pamodos, kā es atkal, jo kaut kā pilnīgi devis, kaut kā, ka tu esi piedzim pirmais bērniņš, un jau no tā brīža, ka tu stāvokli, tu jau esi 2. Tā kā, un tad vienkārši tas viss ir par to bērnu. Un tad mēs arī riktīgi, mums meitiņa baigi daudz negulēja naktīs. Un tad pagājušajā ziemā, šajā ziemā, kaut kad viņi rudenī sāka gulēt normāli naktis,
Un tad man vienkārši pēkšņi viņš tāds sēk, kaut kas atgriezās manā ķermenī. Tā kā pēc 2,5 gadu pauzes, tu vienkārši pēkšņi tāds, Ance! Un tad, un tad man sākās krīze, protams. Jo tu biji tas, ko es daru ar savu dzīvi? Kaut kādas sēnes tirgoju, man tas fakts, ka man jātais kaut kādu Instagram video un jāpārdod. Ak, Dievs, bet man joprojām tas, ka tā kā, bet es tagad arī, ko es vienkārši sāku darīt, es cenšos nepārdot. Cilvēki tāpatās, ja tev forši produkts, viņi tāpatās, viņi pērk. Es uzlaiku kaut kādu reklāmu. Ja es nevaru, tad es nedaru. Nu, tā kā, bet bija tieši decembris, un decembrī ir tā sajūta, tas mums jābūvē ražotne. Lūdzu, pērciet. Tu vienkārši mēs uzjūtu, ka savu dvēseli pārdevi tajā, kad, jo dzīves ieradījās kā Ance, vispār mums neko nevienam nevajag. Tas visas tās lietas ir rīktīgi foršas, un tajā pat laikā, arī vajag sev iepriesināt, un tā, Bet tad sanāk, tā kā višķi iet pretī tām savām vērtībām, tas, ka neko nevajag, bet tā kā arī man vajag, lai jums vajag. Un tāpat laikā, labi, bet tas ir kā es to paskatās, jo es arī ticu, man bieži un tieši tā cilvēki, kas pērk to saņemšanas kompleksu, viņi atgādina to, kāpēc tas ir forši, un kāpēc ņemiet un tiešām pērciet, tāpēc, ka tas to prieku riktīgi, tā kā dara. Kur jums radās vispār sēņu ideja? Long story short. Tas mēs sēņojām, gailenes lasījām, un turpat tās laukos varēju vienkārši aiziet pusdienās, salasīt, cik vajag, un tad iet mājās, un Rājam vienās prātā, cik forši būtu, ja varētu ziemā izaudzēt gailenes, mums tur tās liels pagrabs un to. Un tad izrādās, ka gailenes var visādi citas sēnes. Un tad tā kā tieši tāpēc, ka esmu mākslinieci, es nevarēju iet BK kā normāls cilvēks. Un tad Rājam vajadzēja iet BK. Un es atceros, viņš pateica, ka viņš varētu iet pilnījā. Tā kā, jo viņam bija sākus raustīties acis no darba, tad viņš domāja, viņš varētu to gadu paņemt tā kā pilnībā pat mājas. Es uzturos tas ārprāts, ko mēs tā kā darīsim abi divi mājās. Tad jūs vēl bijāt Rīgā, vai ne? Mēs abi bijām Rīgā, ko mēs darīsim, bet tad, tad likās tajā brīdī kaut kāds pilnīgs kreizīnes, bet tad, kā piedzima Noriņa, tad bija tas laiks, tagad, viņš sāk eksperimentēt ar to saņu audzēšanu, tad ļoti ātri mēs sapratām, ka cilvēkiem šis riktīgi patīk. Jūs, Lēl, bijāt viena no tiem pirmajiem arī, reāli tas pirmais pavasars, un ka tā kā, un tad bija jāuzsāk. Un tad bija jāpērk riktīgi pāri savam perfekcionismam. Un vienkārši, tā kā kaut kas izdarīts ir labāk nekā nekas izdarīts. Un mums, protams, pat kādu gadu nebija pat normālas kvalitātes telefona, tā kā kamera. Bet mēs kaut kā to saturu, kaut ko veidu un kaut ko darījām, un kaut kā tas lēnām auga. Kāds bija tas pats pirmais sākums, ka jūs kādam piedāvājat jau to, ko jūs esat radījuši, kāds tas izskatījās, un kā jūs to vispār kādam paskaidrojāt? Kas tas ir? Daudz ir tā, ka cik mēs satiekam cilvēks, ļoti daudz ir mēģinājuši tā kā to saņemšanu mājās, jo arī padomu laikos laikam bija, kad apmācīju un tās austersēnas audzēja pagrabos maisos. Jā, bluķos vai maisos, Un tā zināšana jau ir cilvēkiem. Un toreiz vienkārši Raivs bija pat daudz uztaisījis, jo, kad tu taisi tā kā daudz tos blokus, un vieta ir, cik ir izaudzēt. Tad mēs Miklogu biedrībā, mēs atkal. Bet jūs bijāt tajā brīdī, jūs. Patiesībā Raivs, tā kā padalījās. Un tad kaut kā tā vienkārši pa paziņām, pa draugiem, un tas, kad ir tā atgriezniskā saite, un kaut kā, tās sēnes, vienkārši tas sporas sāk izplatīties, un tagad ir tas, kas forši tajā mēs, ir, kad tas tikai mums tāds vēl viens bērniņš, un mums bieži tāds, wow, cik forši, ko mēs esam kopā izdarījuši, un tā kā bieži saka, ka vīram ar sievu nevajadzētu strādāt kopā, un es ticu, ka noteikti ir gadījumi arī, kad nevajag, bet mūsu gadījumā kaut kā jau no paša sākuma, arī, kad man bija kad Raivs man palīdzēja mākslas projektos, es vienkārši kaut kā sānāk sastrādāties, bet
Tas ir caur ciešanām. Okay. Tas ir caur ciešanām, jo Nav tik mums skaisti. abiem, klasē ir cilvēki, kur parasti uzņemamies taisīt prezentāciju. Jā. Mēs esam katrs, mēs gribam savu prezentāciju taisīt. Mēs esam tie grupas vadoņi. Un mums ir viedokļi par visām lietām. Un, jā. Bet jums šobrīd tās atbildības ir nodalītas? Mums ir vairāk, mēs sāk, jā, Raivs ražo, es pārņoju. Bet tas, ko es gribēju teikt, ir, ka mēs esam sapratuši vienkārši to, ka, kaut kur tajā pingpongā, kad Raivs grib tā, es gribu šitā, beigās vienmēr iznāk tas perfektais, kā vajadzētu būt. Un arī vienkārši laika gaitā tu jau tā kā saproti, šitā mums ir tāda lieta. Jā, nav jāuztver personiski. Jā, un kad vienmēr mēs zinām, pat ja mēs kaut kur pa ceļam, piemēram, sastrīdēsimies, mēs zinām, ka beigās tas ir labākais. Jā, ja esat jau tam vairāk kārt izgājuši cauri, tad ir tāda pārliecība, ka būs labi. Kas bija tas brīdis, kad tu vai jūs sapratāt, ka šis ir tas, pie kā mēs tiešām paliekam un darām to aiziet, tad jau ar lielākiem apgriezumiem. Jā, kad Raivs saprata, ka neatgriezīsies darbā. Jā, interesanti. Īstenībā bija tā, ka mēs bija tāds brīdis arī, tie visi tie mūsu trakie soļi, kad uzņēmums tā kā bija sācis, Nordsport bija dzīmusi, bet vēl ne tā, lai mēs varētu ar to izdzīvot. Un Raivim BK beidzās 2 mēnešus agrāk, kā mums likās, ka būs, un mums kaut kas bija ievilcies. Un tad bija tas brīdis, kad tu redzi potenciālu, bet tā kā vēl nav. Tad bija riktīgi jāsavalk josas, vienkārši kaut kā jāizdzīvo. Un tas arī bija riktīgi forši tagad atskatoties. Prieks mēs noticējām, jo beigās jau sagāja. Jo tas bija tas brīdis, kad potenciāli varēja atmesties, jā? Varēja arī būt tā, ka mēs turpinām un saprotam, tas ir kaut kāds slieksnis un vairāk par to nevar. Bet mēs gribējām tās kastītes uztaisīt, mums bija mājaslapa procesā. Un tas jau arī kaut kādā ziņā bija brīdis, kad Nordsport bija īstenībā tikai dzīve. Jā. Ko es vēl gribēju teikt, bija tas, ka vienmēr jau var atrast darbu. Kaut kādā ziņā mēs abi divi vienmēr jau, bet pagāja vēl ilgs laiks, kamēr mana omīte un citas ģimenes locekļi beidza prasīt, Raivs, tomēr normāli darbu. Tā kā tu veido uzņēmumu, tas ir tik forši. Mēs darām kaut ko, kur mēs redzam jēgu, mums neraustās acis, lielākoties, un tas ir tik forši. Un tad iedomājamies, jūs esat tajā brīdī, kur, potenciāli var atmesties. Ja tu varētu ceļot laikā un atgriezties pie sevis tajā brīdī, ko tu sev pateiktu, kas tev palīdzētu? Sajies! Tas ir mūsu mīļākais, divi, galvenais nemīst un sajies. Viņā sajies un tiešām sagāja. Tas ir tā ticība, bet tas ir tā, ka tajā pirmajā gadā bija ļoti, man vienkārši ik pēc pāris mēnešiem tā kā, nē, man šeit viss šitas neies, vienkārši, kad nebūs, vienkārši, nebūs. Un es atceros, bija tas mīļākais stāsts tā viena nedēļa novembrī, kad viss jau kastītes bija, mājaslapa bija. Šī nedēļa, kad nav pasūtīta nevienu, tad, kad tas ir tavs, tad spriedzi ir tajā brīdī. Un tad vienkārši, tad mēs ir tāds Black Friday, labi, uztaisim kaut kāds atlaists, un tad vienkārši viss pēkšņi pēc tam mums tajā decembrī nopelnījām, daudz vairāk, kā mēs bijām vispār uzlikuši gada mērķi, jā, mums toreiz bija gada mērķi, mēs lasījām, ko mēs bijām kā vēlēšanās rakstījuši, bija tas, lai sēņu biznesa, un toreiz vēl nebija Nordsport nosaukums, bet lai sēņu biznesa sasniedz 1000 eiro mēnesī, un mēs to jau bijām sasnieguši, un tas, kad, tu mums bija vienkārši pusi no mēneša, mums bija sold out, mums nebija ko vispār piedāvāt, tā interesi bija tik milzīgi, un tad vēl visu janvāri. Pēc tam bija citi kritumi un problēmas, un tas, kas... Bet fakts kā tāds, ir zemi, ir ļoti slikti, un tad ir ļoti labi. Tad atkal ir slikti, bet tad atkal ir labi. Būs. Kaut kad būs. Jā. Riktīgi svārstīgi. Bet vai tad ir jūsu biznesā tāda sezonalitāte izteikta, vai kā tu redzi? Nē,
mēs gatavojamies tagad. Tāpat jau uz Ziemassvētkiem, gan jau vairāk, vai ne? Ziemassvētki, jā, bet visos laikos ir tā, ka es teiktu, katru mēnesi ir cilvēki, kuriem ir dzimšanas un vārdienas. Nu, tieši tā. Kuriem cilvēki nezin, ko uzdāvināt, tad jā. cilvēkiem viss jau ir. Un tas ir tāda forša lieta, un ka tas ir tā kā, tas visticamāk, ka nav, bet ja ir, tad cilvēki bieži ir tāpatās priecīgi. Tā kā neko. Pastāstu, lūdzu, redz, tu man arī uzdāvināji vienu kastīti, jā. Es vēl izpētīšu, kā audzēt un ko darīt, bet kāds cilvēkam, jūsu klientam ir tas ieguvums no sēņu audzēšanas mājās? Jā, man patīk, tas ļoti divdomīgi izklausās, mēs esam prieku biznesā. Tā ir vienkārši, tā ir, jo tas galīgi, tas nav, bieži tirdzņos atnāk cilvēki, bieži nē, 1 no 100. Bet man viņi vienmēr iekrīt, jā, tā kā sāk rēķināt tā, cik tur kilogramus var izaudzēt, tā sāk rēķināt, cik maksā rimī šampiņoni. Jā, tas nav tas praktisks cilvēks. Mežā jau arī sēnes ir, jā, bet tu mežā vari redzēt, kā viņas aug tavā acu priekšā. Nē, jo te ir tas, ka tas ir tā kā tāds pieaugšo tamagotchi, kur tu smīdzini, un tu vienkārši, un tas sākumēn vienkārši tāds, tā kā līdzīgi, ka tu iesaist sēklu. Pagājuši 2 stundas jau. Bet ar sēnēm tā reāli krutā lieta ir tā, ka viņas aug salīdzinoši ātri. Un patiešām katru rītu tu pamosties un tu pieeji pie tā komplekta, jo tas jau ir kā rituāls. Un tu redzi, ka tur ir vai vairāk vai lielākas izaugušas vai kaut kas. Tas ir tas prieka vizīts, jā. Jā, un tas ir tas, un to es esmu sev noformulējis, ka tas nav. Es teiktu, mums sēnes patīk ļoti normāli. Un cilvēki bieži prasa vienkārši, jums ir tur sēņu, tur ir daudz sēņu mērķi un tā, vai tur ir sēņu zaļs. Mums patīk sēnes, tāpat kā patīk koki un puķis. Tas ir vienkārši viens no tādiem lietām no dabas, ko mēs varam ienest mājās. Un cilvēkam tīpaši arī, man visforšāk šķiet garajos ziemas mēnešos, kad ārā nekā nav. Kad var piedzīvot, ka kaut kas aug. Tas ir tas, ka kaut kas aug, un tāpēc mums arī mūsu tā kā slēngs, kas tas vārds? Moto uzņēmumu, ko mēs tā kā... Slogans. Slogans, jā, tā kā ir audz kopā ar Norspāru, un tā kā, kuru mēs nekur neizmantojam, visu laiku aizmirst. Ļoti labs, mēs šeit sēņu uzņēmumu ļoti labs, nekur neizmantojam. Mēs arī, tas vienkārši, lai raksturotu, kādi uzņēmēji mēs esam, jā, biznesa haizivs, tad rudenī bija tāds brīdis, kas tāds rāja, mums obligāti vajag uztaisīt jaunu instrukcijas video, jo to tas būs Ziemassvētki, tur ir daudz pasūtījumus vajag, lai ir jauns instrukcijas video. Mēs viņu tagad jūnijā neesam ielikuši mājaslapā. Bet viņš ir? Viņš eksistē, jā, viņš ir Instagramā, bet mājaslapā viņš nav. Un man nav bijuši tās 10 minūtes, lai viņi Skaidra lieta. Jā, tas ir kaut kas, kam tā kā jāatrod laiks, un kā tu pati jūties vispār tajos sociālos tīklos. Mēs jau nedaudz tam pieskārāmies, ka dažreiz negribās tur neko reklamēt un rakstīt, bet vispār tev labi sanāk. Jums ir viens no krutākajiem sociokontiem, un es to saku kā stratēģi ar 11 gadu pieredzi. Tā kā... Var just to autentiskumu, un pat, ja tev liekas, ka tu tur kādam mēģini kaut ko iepārdot, tas tā nenolasās. Jā, nē, bet es tagad, es saku, varbūt Ziemassvētki ir tas, kad es teiktu, ka es bišķiņ, varbūt pārdevu to dvēseli, jo tad ir tā sajūta, tas decembris visiem, liekas, maziem uzņēmējiem. Jo tu decembrī, tu gribi nopelnīt rezervas pilventam jūlijam, kad visi ir atvaļinājumos un tīri tādā ziņā. Pilnībā saprotam. Bet jā, nē, man ļoti patīk, es teiktu to, ka kad mēs sākām, bija tas, kad man šķita, mums tur vajadzētu to, tur profesionāli, tur normāli produktu fotosesiju. Mums viņi joprojām nav bijusi, izņemot Ziemassvētkos. Jums vienkārši arī nebija naudas tādām lietām, bet mēs nebūtu sākuši, vai kaut kā tam līdzīgi. Un tad tu vienkārši sāc darīt, jo tas kaut kas ir labākā nekas. Un laika gaitā man ļoti patīk mūsu tā komūna, jo es bieži arī tirdziņos satieku tos cilvēkus. Jo varbūt cilvēki domā, es tur vienkārši laikoju visus viņas postus, un varbūt, es tiešām pamanu, ka ir tie vārdi, kuri atkārtojas, un man ir tāds, jūs esat zelts.
Un man patīk, starp citu, es kā Instagram speciālists varu teikt to, ka mums tāda interesanta lieta, ka ir bijušas reizes, kad mums ir daudz pasūtījumu, un es nesaprotu, no kurienes. Es neesmu pat reklāmu uzlikusi. Mums ir vienkārši TikTok, piemēram, aizgājis vairāk mūsu sliktā ceļa video. Jā, kaut kāds random. Un mums īstenībā vislabākais saturs ir bijis tās, kur tās, davai, ātri, tā kā kaut kāda ašā ideja, kur tu neko nedomā. Un tad tā mācība ir, ka nevajag nobaidīties. Kad es gribēju teikt, nevajag mīst atkal, bet nevajag nobaidīties. Man liekas, mēs tad vēl nebijām satikušās, bet es atceros, ir tas viens rīls, kur tu dzen to stārķi prom. Dievs, vienkārši man tas tik ļoti rezonēja, jo, tā kā, lai nepaliktu stāvoklī, dzen stārķi prom. Un tas bija, tā pļāva tik skaisti, un tur viss tik forši. Un tā karoti rokā. Liela klaka karoti. Izcili. Un tas jau arī ir, jo reāli strādājot arī ar lieliem zīmoliem, tādiem, kas daudz pelna un ķipi baigi krutie, viņiem ir visur jābūt savam produktam. Un tas ir tas, kas ir garlaicīgi. Kuru interesē tādi, kas runā tā kā tikai par sevi un pēc, bet man liekas, ka jums tieši tas autentiskums un tas, ka jūs parādat arī to savu ģimenes dzīvi, savu Madlienas dzīvi, ka tas jau ir tas, kas ir tā riktīgi interesanti. Jā, mēs varam darīt, ko mēs gribam. Jo ir tā, ka man patīk tas, ka tas, dažreiz, tik stulbi tie joki, bet es tā kā arī, es nezinu, kad es, piemēram, uztaisīju to plakātu, kur bija kā meistarklasē plakāts, kur, tā kā tāds Madlienas kultūras nama, tā kā afišas stilā. Un viņš tāds, is it too much? Tāds rāmi tāds, go for it. Kad, tas ir kaut kāda rotaļība tajā visā. Kur visā šajā brīdī vēl atrodas vieta mākslai un māksliniecei? Es šo iesāku, bet nepabeidzu. Bet man sākās milzīga svārstība, kad man bija tāds brīnišķīgs notikums, kad Mākslas muzejs iegādājās manu darbu, man tēti izstādi, kas bija tāds mans, viens no tādiem lielākiem notikumiem. Saņēma Purvīžu balvu. Jā, par ko saņēma Purvīžu balvu, un tas bija tiešām brīnišķīgi, skaisti un burvīgi. Un tad mēs bijām tam muzeja krātu, un es nododu to darbu. Es tur redzu tās senās tās skulptūras, un kad bija mans darbs, tik muzejā dzīvojuši tāds viens no dzīves sapņiem. Un tad pēkšņi pamostās, vai man tagad vajadzētu taisīt kādu izstādi, jo man ir visus šos gadus, man it kā ir bijusi tā, es gribēju taisīt izstādi, man bija paredzēts taisīt izstādi. Bet es jūtu, ka kaut kas nav. Un es saprotu, un es nevaru, jo man nav tā dziļā, tīrā sirds sajūta, ka es nevaru to nedarīt, tā kā es nevaru to darīt. Un līdzīgi, jo, piemēram, arī pirms tam, kad Nora bija maziņa, izējoši no Purvīžu balvas ir tāda iespēja pēc gada vai diviem, ka tu vari taisīt izstādi Mākslas muzejā. Wow, personalizēt kopālu zālē, tas vienkārši arī viens no sapņiem, bet tuvojās tā izstāde, un es saku, man kaut kas nav, un es tā domāju, un es tiešām atteikšos no šīs vienkārši nereālās iespējas. Bet es saprotu to, ka dziļi saknē vienīgais iemesls, kāpēc to būtu darījis, ir tāpēc, ka, cilvēki no manis sagaida, kā es tagad atteikšos, kā tas izskatīsies. Bet svarīgi šobrīd, bet tā ir tikai tava dzīve. Tev ir tikai šī viena dzīve, un tad jādara viss ir, tā kā iespēja robežās uz 100%. Tā kā tu gribi dzīvot, un taču vienalga. Un tad atteicies? Es turējos pateikt, ka nebūs. Man šeit tas bija labākais, jo es varēju uztaisīt kaut kādu sūdīgu izstādi, bet putrojos. Un tad man arī tagad uznāca tā krīze. Bet pēc tam es atkal tomēr sapratu, ka tas nav no manis. Tas ir vienkārši, ka es zinu, ka daudzi cilvēki, es esmu dzirdējusi to, ka cilvēki tiešām diskutējuši par to, kā tā Anca saņēma Purvīžu balvu un tagad pazūd no mākslas šovas. Un viņš savāc piķi. un vienkārši, un viss tagad dzīvo laukos. Kā viņa tā vai? Viņai taču ir pienākums, jo varbūt tas, kas to balvu saņēma ļoti jaunu. Man šeit, varētu būt jaunākā.
Un tad tas tā kā avansā, ja? Bet, nē, tā nav, neviens neko nedod avansā. Es neesmu vainīga, ja? Pie tādā veidā. Un es esmu pateicīga milzīgi par šo visu. Bet tomēr ir svarīgi, ka mēs dzīvojam no sirds. Tā kā tā sirds vēl saka, un šobrīd man tikko dušā, pabeidzot glāzni, ko es tikko nodevu, man atnāca atkal tas impulss, man pēkšņi kaut kāda glāzna, kaut kas redzēs, kur tas aizvedīs, bet pat laikā man arī citas, šobrīd man gribās darīt lietas, kuras man nesanāk. Tas mans impulss, ko man gribās darīt, redzēs arī, kur tas aizvedīs, varbūt tas aizvedīs pie tās pašas izstādes, kuras pirms tiem 5 gadiem gribēju darīt. Kas to lai zina? Bet tu seko saviem impulsiem. Jā. Man liekas, attiecīgi, kā mēs savu podkāstu esam pieteikuši, ka tā ir tā sajūta, ko tu nevari ignorēt. Ja tu to gribēsi darīt, tad to darīsi tādā veidā, kā tu gribi. Un ja tev viņi nebūs, tad tu to nedarīsi, tāpēc, ka vajadzētu it kā. Jā. Jo tad jau var ignorēt. Ļoti viegli arī. Jo tādā ziņā arī, es teikšu godīgi, es esmu arī visai slinka, bet man patīk. Es neesmu dziļi horoskopos, bet šo tomēr es esmu pamanījusi mājā dzimšajiem cilvēkiem. Man patīk izgulēties. Man patīk baudīt. Man patīk, man tos 2,5 gadus pirms pamodās Ance. Man bija ļoti fajn būt pilna laika mammai. Man tas pilnībā piepildīja. Man nebija tāds... Jo es arī, es īstenībā 10 gadus gribēju būt mākslas terapeite. Pēc vidusskolas es arī sākumā iestājos stradiņos, uz ergoterapeitiem, lai pēc tam maģistros iet uz tā. Tas beigās tomēr tur es sapratu, man tomēr jāiet uz akadēmiju. Ko es gribēju teikt, 10 gadus man bija tas sapnis, ka tas kaut kad notiks. Un tad es atkal, tagad jau Nora bija bēbītis, man draudzene tā kā domāju stādījās, un es domāju, vai, kopā būs vieglāk. Un es sāku samaksāju par tiem kursiem, kas ir pirms tam jāizdara. Un es saprotu, vai es to reāli gribu? Bet es saprotu, ka īstenībā nē. Es negribu to visu to stresu un to strādāšanu. Man tiešām, tagad maģistra mācīties to strādāšanu, to, jo es zinu to, ka pateic, liela daļa jau, jebkurā izglītībā, tu to jau īstais, ko tu praksē izmantos, ir tas, ko tu tā kā ne tas, ko tu tur tajos referātos, bet citādāk. Un otrs bija tas, kad sapratu arī, ka, bet es nespēju ziņas lasīt, tā kā es nenormāli dziļi visu tā uztveru. Vai es esmu gatava klausīties ļoti traģiskus, piemēram, tas, ka cilvēkiem var būt ļoti smagi, un sapratu, ka višmē nē. Un man šeit ir ok atzīt tā kā sev to, ka, to, ka tā kā kaut ko nevar. Jo es arī esmu ļoti daudz ko romantizējusi savā dzīvē. Ka man liekas, ka kaut kas man patīk, vai man to gribās, vai tad, kad es tur nokļūšu, tad gan tā kā būs amazing. Bet nē, tā bieži vien ir romantizēšana. Jā, un to no malas var tiešām nesaprast citi, bet ne visiem arī vajag saprast. Jā. Un es varu pateikt, un tad es šķetināju, kas man īsti bija par to, kāpēc to mākslas darbību? Un es saprotu, ka viens ir tas, kas vienkārši gribēju darbu, kurš man patiktu, bet kurš nav tā nestabilā mākslinieka dzīve, kur tu tev vienā projektā 2000, vienā 300 eiro tā kā piedāvā. Es gribēju to kaut kādu stabilitāti, bet lai man viņš tā kā patīk tā stabilitāte. Un es īsti nevaru atrast neko, kas tāds būtu. Un vēl saprotu to, ka man patīk cilvēki, man ļoti patīk, man gribās, lai mans darbs būs saistīts ar cilvēkiem. Un, es neteikšu skaļi, bet ir tas, ka, es arī jūtu to impulsu, kurus varbūt tā kā tagad gribu iet, tas tā kā būtu kaut kā ar cilvēkiem. Bet varbūt arī nebūtu. To mēs redzēsim. Tas ir forši, tas, ka tu nezini. Jā, tas nezināmais ir feini. Jūs jau strādājat ar cilvēkiem, ne caur mākslu, lai gan... Varbūt sēņu audzēšana arī ir māksla. Tāpat arī meistarklases. Jā, tīrciņi. Man rīktīgi patīk tīrciņi. Un tur ir cilvēki. Tur ir cilvēki, tur ir 100 cilvēki.
Bet tur ir tā satikšanās, un tas man vienkārši vispār arī, es teiktu, jā, šajos, īpaši, kad sāku dzīvot laukos, es sāku novērtēt katru reizi, kad es satieku tos cilvēkus. Es tur, protams, tādā nenormālā, pirmajā gadā nenormālā vientulībā, vienkārši tu jau aiziet uz veikalu, aizbraukt, ir tā kā, jā, tā dzīvība. Un bija tā, ka katru reizi, kad esmu kaut kādā aplī ar cilvēkiem, un kaut kādā, es nezinu, tur aizies kaut kādu jogu vai kaut kā, vai kaut kā tā, vai, vienalga, vai vienkārši ciemos aizbrauc, man vienkārši tā kā asaras birst no tāda prieka, cik tas ir skaisti, un vienkārši ikdienā, kad tu dzīvo Rīgas centrā, tu neizbēgi, un visu laiku es ar cilvēkiem, tu to nenovērtē, cik, tā kā to... Jā, es gribēju teikt, man besī, tā kā man jau ir. Un plus tā jau arī nav tāda īsta kopā būšana ar tiem cilvēkiem. Tieši tā. Bet viņi tur ir, un jā, tu jūti godas enerģijas varbūt un tā, bet kad tu tiešām tad redzi, vienreiz redzi. Jā, man arī visi cilvēki saka, šis, tā kā nenormāli skaisti. Tā, ka tiešām es vienkārši skatos, un viņš man liekas, visas sievietes, pārsvarā tas ir sievietes, vīrieši arī, bet tieši par sievietēm es tā priecājos, man liekas, wow, tā, ka kaut kā, jā. Un ko tu esi iemācījusies no tirdziņiem? Daudz ko, bet to, kad nekad nevar tartēt mājas un nekad nevar neko paredzēt. Jā. Tā kā, kur kas ko kā, bet bieži no tirdziņiem tas, kas foršākais, ir tā satikšanās, ko mēs paņemam līdzi. Tā kā, un pat ja dažreiz tu tur nenopelni tik daudz, un tur izrāžam benzīnas dalību un tas viss. Bet tā satikšanās, un man ir bijuši reiz, kas vienkārši tā kā... Taisā tirdziņa, pat zāļu tirgus, piemēram, pagājuši gadu. Arī šogad mēs tur būsim, tikai tāpēc, ka vienkārši mēs ka vienkārši es tā kā raudu no prieka. Vairākas reizes ir bijis, kas rauda no prieka, cik daudz tā kopēja, tā cilvēki nāk un tas sēdz, un kaut kāds magic tur ir. Un tas, kad tur arī, reāli vien, kas mums šobrīd tā kā tuvākie draugi, pie kuriem mēs uz pirtiņu braucam, tā, mēs nebūtu aizbraukši uz to vienu tirdziņu, mēs iespējams vispār nebūtu nekad tā kā satikušies, nekas vienkārši, tas, ka tu nezini, kas tevi sagaida aiz tā, tā kā, jā, un līdzīgi izmēdz arī Raivi satiku, kad man tā kā likās, ka mēs beigi nerunājāmies pirms mēs satikāmies, un bez tā, domāju, mums nebūs par ko runāt. Viņš izstāsta tas ļoti, tā kā normāls. un es vispār nebiju, man tās koncepts iet ar latviešu pušiem, tā kā, tā, bet es konkrēti to brīdi meklēju vīru. Jā. Un bet tas, tad vajag. Cik tev bija gadi? 24 gan jau. Un tu jau meklēji vīru, jā? To brīdi meklēju vīru, jā, jo tāpēc, ka tā laukumā, kur mēs šobrīd dzīvojam, es zināju, ka man tur vajag kādu vīrieti. Man tur vajag kādu, kurš vīru. Jā, tieši tā, jo man vajag zālīpļos, un tur bija to, ka grupa, tā piebūve un tā. Un vajadzēja vīru. Un jā, anyway. Un es tajā dienā, kad mums bija sarunās tas randiņš, es par tajā dienā nokārtoju traktortehnikas vadītājs tiesības. Tiešām ir saimnieks meklē. Jā. Un tā bija daļa no mākslas projekta, bet jebkurā gadījumā. Un tad tā kā pagulēju, un bieži, kad tu pēc pēcpusdienas napiņu tu pamosties, tāds tā kā grāmpīrītī. Man nekur negribējas iet, bet es tā domāju, bet jā, tur ir, tā kā tas ir tas cilvēks. Un mēs satikāmies, un reāli, kad mēs vienkārši kā sākām, sākumā vēl man likās pilnīgs vējgrāvslis, bet pēc tam, kad mēs sākām vairāk runāt, mēs vienkārši līdz 10 vakarā vienkārši non-stop runājām. Un kad mēs atvedījāmies, es tā kā zināju, viss, ka tas ir tas. Jau saprati, jā, es vienkārši sāku raudāt, un mēs pēc tam smējamies, kad es tikai sāku raudāt, jo zemapziņā zināju, cik grūti būs. Bet tādos, ka mēs kopā ejam cauri, mēs augam par labākiem cilvēkiem. Bet jā. Tad atrada saimnieku tai mājai. Atrada saimnieku, jā, bet tiešām tā bija, kad bija tā, kad viņš tā kā, vispār šāk bija pilnīgi vienāk, tāpēc es biju tāda forša un chill. Un tad un tad viņš tā kā sāk stāstīt to, ka viņš zina visas būvniecības darbus no 12 gadu vecuma. Un vienkārši
Tad vēl kaut kādas lietas. Iztaisot. Bet tas burtiski iztaisnām, jo mēs tikai bijām pie Daugavas, tā kā, un tā kā pās, un burtiski tā kā sāk tā normālāk. Un pēc tam jau nākamajos randiņos jau bija tā kā stresainā Ants, un tad reiz tā kā teica, ka viņš nesaprata, kas notika. Bet tas, kas notika, bija tas, ka tad man tā kā gribējās jau patikt, un tad tev ieslēdzas tas. Tāpēc tad, kad tu negribas tādu iespēju, tad tas tāds chill. Jā, tad... Jā. Forši. Pārsvarā tas nosrādā. Jā. Nu, kas mums vēl par svārstībām? Mēs esam izgājuši pilnīgi ne tādā secībā, kā mēs Tiešām biju domājuši. Es biju izdomājis, ka mēs tur sāksim kaut kā tā secīgi par tavu mākslu un tā, un Tas nonāksim viss pie... Bet mums kaut kā ļoti dabīgi izvijās cauri visam kam. Bet jums sanāk, jums ir Nora un Nora spora. Jūs viņus negribējāt savienot? Kā? Tā kā Nora un Nora. Nē, mēs sakam Nora, bet daudz cilvēku saka Nora spora. Tā arī drīkst, jā? Tā arī drīkst, jā, man kaut kad bija aptāja, jo ir tā kā IKEA un IKEA. Ir Lidl, ne, Lidl nav. Bet laikam, ka ir tā, Jisk un Jūs no klasika. Tā kā, jā, bet īstenībā tas kā arī, kāpēc Nora spora bija tā, kad mēs pusgadu tagad ņemamies ar tām sēnēm. Un mums bija izdomāts perfektais spora nosaukums. Jā. Un tad tā kā tūlītās, kad visu darīsim, mēs varbūt iegooglējam. Mēs bijām gatavi tūlīt tā kā uzņēmumu vairs vaļā. Varbūt iegooglējam, vai ir tāda spora. Un mēs atveram, un viņi ražo sēņu audzēšanas komplektus tajā laikā vēl. Un tieši tādus, kā Raivis tobrīd bija iztēlojies. Un vienkārši es sāku raudāt, un bija tas, viss, nedarām, tā kā, nebūs. Tad Raivis, darām. Tad tā kā viss labi, kāzu veikalu saloni jau arī ir dažādi, tā kā vairāki. Un... un tad prieks, ka mēs izdarījām, jo tā kā, eksistē vēl viens sēņu uzņēmums spori, un viņi dara savu brīnišķīgo lietu, un kaut kādā ziņā tas jau ir, forši, ka tās sēnes tā kā izplatās. Šis ir labs tāds jautājums, ja tev ir kaut kāda ideja, ko tu esi izsapņojis, un tev liekas, vai nezinu, tu gribi taisīt podkāstu, bet, ir taču jau 100 un 120 podkāstu citi, vai tāpēc to nedarīt? Ja es domāju, ka man šeit ir tas, ko mēs, kā biznesa profesionāļi, varam teikt, ar gandrīz 3 gadu pieredzi. Mūsu tāda lieta bija tas, ka mēs ar ļoti maziem ieguldījumiem. Mēs tā kā nedarījām, jo vienkārši bieži dzird, paņem kredītu lielu vai ieliec visus savus ieguldījumus tagad, tur visu wow. Bet, kad tu sāc tā kā pa maziņam, tu vispār iztestē to produktu, un tikai tā viņš tā pakāpeniski viss auga. Un beigās mēs pat tagad, mēs kaut kā ļoti piesardzīgi, bet ir, lai vienkārši pašiem vieglāk arī mēs to, piemēram, to ražot, un ka tomēr būvējam no savas naudas, tā kā no uzņēmuma, bet tā kā no savas mēs neņemam kredītus, mēs nerakstam. Bet mēs darītu, jo vajadzētu, mēs to darītu. Tā kā paldies Dievam, ka mēs varam šobrīd, jo tā kā... Bet tas, kad, labāk bišķi pacīnīties, bet, kad nav tas, bet labi. Tāda dabīga augšana, ka tā pamazām, jo vienkārši, jo bieži to var sēt, bet varbūt nevajag. Jo, un arī tas, kad, un vispār par tādā ziņā par naudu, tā kā, vienkārši tā ļoti tāda klasiska lieta, ko Raivi saka arī, kad dabū kaut kādu lielāku naudas summu, tad tu vienkārši tā kā, cilvēki ļoti bieži, piemēram, dabū paaugstinām darba lielāku algu, un tu vienkārši sāki tērēt vairāk. Nedomāji, tas ir standarts. Termins, tas saucās inflation creep. Jā. Jo tas ir kaut kas, kas tev vienkārši piezogs klāt, un tev vairāk ir, tu vairāk tērē. Jā. Un kāpēc tu to teici? Un tāpēc, ka tas, ka vienkārši visādas lietas jau varētu, varētu ņemt kredītu, varētu tur tādas iekārtas, un šitādas, un to, un šito. Bet tu tā kā padomā tā realistiski. Jā, bet cik vispār grūti vai viegli ir izaudzēt sēnes tādos apjomos, lai
to pārdot, jo tur jau arī viss kaut kas, tas tomēr ir dzīves organisms, kuram ir arī savas cimperlības. Sēnes ir grūti izaudzēt, tāpēc mums nav sēņu uzņēmums, mums ir sēņu audzēšanas komplektu uzņēmums. Tas arī tā bija tāda izpēta, ka jo tu sēņu audzēšanas komplektu, mēs viņu mierīgi vismaz kādu mēnesi apmēram varam tā kā turēt līdz pārdošanai, bet tās sēnes, piemēram, roza austeršanas 3 dienās tev jānotirgo. Tā kā, un tad, tas ir, un tad arī, un tad tiem komplektiem viņi fiziski var noliktavā stāvēt kaut kādu laiku. Mēs tagad ar laiku mēs esam sapratuši, Raims ir sapratuši, cik apmēram vajag, tu ražos pieprasījumu. Tā, lai nav tā, ka pārāk daudz stāv. Un vienmēr sliktākajā gadījumā mēs viņus varam paši izaudzēt un ēst garšīgas sēnes. Bet jūs tagad bija aktuāls tas jautājums par lielāku telpu un vietu, lai ir loks, tā teikt, telpā, es lasīju. Vai jūs tagad ir izdevies līdzekļus tam iegūt, vai kāda ir situācija? Vai mēs varam vēl palīdzēt? Droši, mums ir uz... būvēs ēnas, liekas. Var piemest kafiju. Instagram kontā jūs varat atrast. Mums sekot, jo mums ir daudz ļoti smieklīgi joki. @Noraspora. Noraspora, un mēs pamazām vienkārši, tā kā mēs vienkārši daram. Mēs ceram, sajiest, tādā ziņā. Tagad jūs jūtāt, ka jums vajag lielāku vietu. Un tāpēc mēs būvējam, bet jo es pieskatu bērnu un taisu ēst, lai Raimim būtu enerģija, lai būtu, patiesībā tikko Raivis taisīja ēst un pieskatīja bērnu, lai es varētu glāzni pabeigt. Bet, To darīt tu. Forši, tad ražot nākamais solis, tas ir tā ir šī vasara. Un es tagad domāju, par to, ka kaut kādā ziņā kreizī, kad, vasarā gribēs baudīt, Bet, saprotu to, ka šī vasara paies vienkārši to, ka ir jāstrādā un jābūvē, un nedod Dievs, es tagad pateikšu, es gribētu rondiņā. Tā. Bet pienāks atkal tas brīdis, kad mēs vienkārši baudīsim to tā darba augļus. Tas ir, un katru vasaru tev nebūs jābūvē. Un kaut kādā ziņā atkal, ka tu kāds uz to paskaties, ka tas ir tā kā nenormāli forši, ka mēs varam un ka mums vajag un ka mums sanāk. Un līdzīgi man tāds ļoti bieži, tāpēc mēs dzīvojam laukos, tur nav normāli pārtikas veikali. Tā kā lielajās pilsētās. Un mēs pērkam pārtiku uz nedēļu, pusotru, un Besī vienmēr, ka tu viss tev pilnīgi maiz, tev jāatrod, visam vieta jāslēg. Un tad un tāds Besis, bet ir tāds pats, cik forši. Mēs tikko nopirkām pārtiku. Mums nebija jāskaita. Ja jūs visi mēs zinām studiju laikā, ka tu nevari kaut ko nopirkt, ka tu vienreiz burkāniem nebija naudas. Un cik tas ir forši, kad drēbes ir jākar uz žāvētāja, cik forši ir trauks mazgāt, jo visi ir pēduši. Pagaies novērtējums, parunājot ar tevi. Jo man liekas, mēs visam, kam skrienam ikdienā garām, un mēs mēdzam es, man liekas, ir īpaši pēdējā laikā savā mentālajā stāvoklī mēdzu par ļoti daudz ko pukoties, bet īstenībā jau, cik forši tās problēmas ir bieži vien tik smieklīgas. Labs atgādinājums no tavas puses. Un vispār tiešām, kā mums taču Iekurkalnā zem tilta rakstīts par tām bailēm. Bailes ir sūdīgs arguments. Un starp citu, man nesen, es tā kā pēc pirtiņas šonedēļ bija. Kāpēc ir forši būt maziem uzņēmumiem, jo tur citiem maziem uzņēmumiem var pirmdienas vakarā iet pirtiņā. Un es gulēju zālē un sapratu, ka man tā kā gribās uz džungļiem, man gribās. Un varbūt arī pēc tā glāzna tā džunglīga bija, man gribās. Bet var teikt, ka daudz gadus Raivis stāstīja, ka viņš grib uz džungļiem, man vienkārši tāds, Dievs, tas ir tik tālu, un tad tur lidot pāri okeāniem, un tā kā tādas milzīgas bailes. Un tagad man tāds sajūt, ka
Man to arī, man nav baila laikam, un es saprotu, ka bailes no nāves, tā kā ir bailes no dzīves, eventually. Nu, tā kā, jā, bet tā ir. Jā. Es baidos, bet man ir, nu, es nezinu, ja, cik man tie gadi, nu, tā kā... Būs vēl. Būs uz šīs pasaules, un es saprotu, ka es vienkārši varu baidīties, un es nekad neaizbraukšu. Nu, saprotu, tā, bet tagad es saprotu to, ka, nu, labi, šobrīd ļoti arī sāpīgs tēmats, bet tas, kad... Nu, notiek, lai cik stulbi, nu, tā kā viss notiek. Ja mums šobrīd kaķīts pazudis, un man šķiet, ka mēs vēl Viņš nav atpakaļ. Viņš nav atpakaļ. Var? Un bija tā, ka viņš mūsu dzīvē atnāca tā kā pilnīgi negaidīti, brīnišķīgi, tā kā, un viņš pazuda pilnīgi negaidīti. Un tad es sapratu, tas vienkārši tāds atgādinājums par to, ka mēs esam vienkārši mušas šajā pasaulē. Nu, tā kā, kad kad tas ir pilnīgi uzmācos. Bet varbūt Usiņam ir kaut kādi piedzīvojumi. Jā. Es vienkārši pat negribu sākt raudāt. Jā, es esmu izraudājusies, es esmu nogusi svecītas, un man ir sajūta, ka Usiņš vairs nav ar mums, bet vienkārši tas tas Usiņš atnāca ar tādu atgādinājumu par to, kad jo man šito vienkārši bija domājis taisīt Instagram video par šito. Tagad es jums īsti, lai jums tiek, jā. Vienkārši par to, kad kad tas tā, man, piemēram, tēts un opītis nomira, ka man bija 20, un pēc tam es atceros, es raudāju, un tā kā es kaut kad ēdu kebabu un raudāju, un domāju, kā es būtu gribējis tētim, tā kā tas kebabs ir tik garšīgi, es būtu gribējis tā kā tētim padalīties. Jā, ka es būtu gribējis mums ar tētim aizvest kebabu. Tā, jo tas, mēs tā, pirms bieži nēdam kaut ko ārvis mājām, un viņš tā kā, ka tu gribētu tā kā iepriecināt, bet tā doma tāda, ka mums to vajag mēģināt darīt tagad un bieži vienkārši, beidz dusmoties uz vīru. Tā kā aiziesam mīļa, pasaka piedod. Tā kā, te, kur tagad varētu steigā, atvadīties no mammas, aiziesam mīļo. Labi, mamma samīļotais ātlieta, bet, viņa ģenerāli tas, kad ir baigi aizņems laiks, bet, jāmēģina satikties. Tas, tā kā ar tuvākiem un, kaut kā tā. Man liekas, ka... Kas par nobeigumu? Jā. Kas par nobeigumu? Tieši tā, šis ir burvīgs atgādinājums visiem. Ants, milzīgs paldies tev. Jā, paldies. Paldies jums. Forši iepazīties ar tevi. Jā, prieks iepazīties un jolo. Es zināju, ka tu kaut ko tīzli beigās izdarīsi. Tas bija inside joke. Nē, jolo, you only live once. Ok, sapratu. Labi. Mēs podkāstu aprakstā saliksim visu, kur var atrast tevi, kur var nopirkt sēnes. Jā, nevis sēnes, bet sēņu audzēšanas komplekts. Pašiem būs jāpastrādā. Tieši tā. Milzīgs paldies tev. Paldies, Latvija. Atā.